Sveiks, klausītāji! Šis ir podkāsts Global Latvian par latviešiem pasaulē un par pasauli latvietī. Tātad mēdīju platforma, kurā mēs dalāmies ar saviem stāstiem. Mēs, es domāju, latvieši par to, kā mums iet pasaulē, meklējot savu identitāti vai atgriežoties atpakaļ Latvijā. Tātad šie te mūsu reālie stāsti par to, kas mūs visus kopā vieno. Un es ļoti ceru, ka šīs sarunas šajā podkāstā būs tās, kas jūs iedvesmos, varbūt palīdzēs pieņemt kādus lēmumus. Un, jā, tā kā esam visi vienoti kopā un dalāmies. Un noteikti gaidu arī jūsu ziņas par to, ja jūs vēlaties dalīties ar saviem stāstiem manā Instagram globallatvians.lv. Vēlāk plānoju arī mājaslapu, bet visu lēnu garu. Šis podkāsts ir silts pierādziņš, tā kā sāksim sarunas. Un šodien mums būs ļoti forša saruna. Man šodien ciemos ir Inga Madžule. Sveika, Inga! Sveiki! Jā, tātad Inga ir cilvēks, kurš palīdz latviešiem atgriezties atpakaļ Latvijā. Un, jā, es Ingai pirms sarunas jau teicu, ka viņa ir tā sajūta, ka ir viegli, un Inga ir, manuprāt, tāds darītājs, kurš nevilks trīsreiz to nestieps gumiju, bet viņu ņems un nogriezīs. Ja jādara, tad jādara. Un es domāju, ka tāds cilvēks tiešām spēj uzņemties šo svarīgo, nozīmīgo lomu, palīdzot atgriezties atpakaļ Latvijā. Ja? Un šodien mēs runāsim tieši konkrēti par to, ko ģimenes piedzīvo, atgriežoties atpakaļ Latvijā, kas arī man ir tāda personīga tēma. Kādā no epizodēm arī padalīšos vairāk par to. Bet jā, tātad es arī ar ģimeni dzīvoju 5 gadus ārzemēs, un pārcelties atpakaļ uz Latviju šķiet satraucoši, veidojas diskusijas, jo tas nav tikai mans lēmums, tā ir ģimene, jā, vai ir otra pusīte, ir bērni, un viss šī schēma galvā veidojās, un jo vairāk par to domā, jo bailīgāk paliek, ir vairāk jautājumu, kā būs ar darbiem, skolām, dzīvesvieta, un tātad visi šie jautājumi. Un, jā, tātad, Inga, tu esi reemigrācijas koordinātore tieši Vidzemē, un tas nozīmē, ka tu palīdzi atgriezties, teiksim, latviešiem atpakaļ Latvijā tieši un iedzīvoties Vidzemē. Tas pareizi, es to saprotu? Jā, tieši tā. Esmu reemigrācijas koordinātore jau 3 gadus. Pirms tam arī pati esmu dzīvojusi ārpus Latvijas, tie bija 20 gadi. 10 nodzīvoju Vācijā un 10 Austrālijā. Man arī ir vīrs, kurš nav latvietis, kurus paņēmu līdz no Austrālijas uz šejieni, uz Cēsīm, manu dzimteni. Kā reemigrācijas koordinators tātad atbildīgi par visu Vidzemi. Tā ir liela teritorija un daudz cilvēku, un tas nav tik vienkārši, jo, parasti jau es esmu ikdienā Cēsīs, Valmierā un kaut kur tūmā. Un, man ir jāzina, kas notiek Alūksnē, Ogrē, Gulbenē un Limbažos, un tad, ir jāmeklē dzirdīgas ausis cilvēki, kas grib arī pašvaldībās un varbūt arī tādi individuāli cilvēks atrast, kas vēlas sadarboties, lai varētu pārklāt šo visu teritoriju un uzzināt par atbraucējiem un arī pēc iespējas viņiem varētu palīdzēt. Jo, es esmu arī tik cilvēks, cik es uzzinu par viņiem, cik pie maniem griežās, tiem es arī varu palīdzēt, tie, kas atgriežas paši. Un varbūt arī neizdodas un aizbrauc prom, par tiem es arī nekad arī tā neuzzinu. Tā kā droši visi var griezties pie manis. Tā ir, tas ir projekts no Varam ministrijas. Un, jā, mēs esam 5 kopā, katrā reģionā viens koordinators un vienmēr esam gatavi palīdzēt. Jā, super, paldies, tāda silta, tāda aicinoša sajūta, jā, radās. Bet kā īstenībā, kā tu nonāci līdz tam, ka tu kļūsti par reemigrācijas koordinātoru, jo tā nav tāda profesija, ko tu, piemēram, izvēlēsi skolā sēžot, vai agrāk tāds taču nebija. Es nezinu, cik sena ir šī profesija, jā, bet kā tieši tu nonāci līdz tam? Šis darbīgs atnāca principā pats pie manī. Es, tā kā es jau minēju iepriekš, es 20 gadus dzīvoju, es biju pati ārpus Latvijas. Es atgriezos 2014. gadā Latvijā un
Jā, man tajā laikā bija viens bērniņš, bija otrā bērniņa gaidībās, un es atgriezos, un es mēģināju arī meklēt informāciju, un pēc 20 gadiem tā realitāte kaut kā ir pazudusi, kaut gan es arī regulāri braucu uz Latviju, tomēr man bija dzīve jāsāk no nulles, un tas bija diezgan grūti, un es meklēju dažādu veidu informāciju, bet nebija konkrēti cilvēki, kam es varētu uzprasīt visvienkāršākās lietas, teiksim, kā pieslēgt televizoru vai kā sakārtot dokumentus vai kā bērnam tur pieteikties bērndārzā. Tas viss bija tāds diezgan, tāds mīklains viss tāds un miglātīts, un es atgriezos, principā, nesagatavojusies. Un tā es arī, pamazām visu sakārtoju, bet tas bija diezgan sarežģīti. Man labi, ka man palīdzēja vēl vecie draugi un paziņas, bet, nebija viegli. Un strādāju dažādus darbus. Tā kā man ir laba izglītība, tad man darba ziņā nebija grūti atrast darbu. Es vienmēr atradu darbu tieši saistībā ar eksportu, ar valodām, starptautiskākos uzņēmumos, kas meklē cilvēku, kas var komunicēt dažādās valodās un ir atvērts uz kontaktiem. Un tad es strādāju dažādās ražotnēs. Un tad sākās Covid. Es strādāju tajā laikā vienā kompānijā, kas cēla, tā kā celtniecības kompānijā, kas cēla mājas Vācijā. Un, diemžēl viss apstājās. Un, es sāku strādāt attālināt, bet arī tas viss beidzās, un es paliku bez darba. Un tad es pēkšņi no vienas paziņas dzirdēju, kad tiek rīkots pasākums atbraucējiem. Tas jau bija, principā kāds 8 gadus pēc manas atgriešanās, un es aizgāju vienkārši šo te pasākumu, iepazinos ar organizatoriem, un kaut kā izteicu vēlmi, ka es ļoti labprāt strādāt šajā darbiņā, un mēnešu laikā es jau sāku strādāt. Tas bija laikam tiešām tāds liktenis kaut kā lēmts. Es nezinu, vai nu man uzticējās ļoti, vai redzēja, ka es esmu pati atgriezusies un ka es iespējams varētu arī citiem ar savu pieredzi palīdzēt. Es nezinu, bet es ļoti tiešām pateicos vadītājai, ka viņa man pat nepaprasīja CV neko, man vienkārši viņa uzticējās un paņēma. Jā, laikam tu vienkārši nonāci īstajā vietā, īstajā laikā, pie īstiem cilvēkiem, ar īsto pieredzi. Jā, tā kā, super, paldies tev. Un es domāju, šajos 3 gados tu dienā šo saskaries, kā ir tām ģimenēm, kas atbrauc vai plāno braukt, tāpēc ķersimies klāt pie tēmas, un tad pastāsti, ko tu šajā laikā esi, teiksim, novērojis, kāda tad ir tā realitāte, kad viņi atgriežas ģimenes, kāpēc tiek pieņemts šis te lēmums atgriezties visbiežāk, ko tu pamani, un vai tur apakšā ir, piemēram, kaut kādas šaubas vai bailes, vai kā tas ir, kāpēc ģimenes atgriežas? Iemesli daudz un dažādi noteikti. Katram jau tas tomēr ir personīgs. Un mums ir, manā darbā katram tomēr ir jāizstrādā tāds individuāls nedaudz atgriešanās plāns. Un 2 vienādi droši vien, ka nav. Kāpēc atgriežas? Droši vien, ka tās ir ilgas pēc mājām, pēc draugiem, pēc ģimenes noteikti. Arī varētu minēt to, ka, piemēram, aizbraucot dzīvot ārpus Latvijas, tu esi iespējams viens, tu esi jauns, varbūt tu brauc studēt, vai tu esi iepazinies mīlestības dēļ aizbrauc. Un tad, kad piedzimst bērni, izveido ģimeni, un tad, kad šim bērniņam pienāk skolas vecums, kad jādodas ir uz mācīties, tad daudz vecāki apsver to domu, jo tas ir tas punkts, kad principā vai nu tas bērns būs vācietis vai amerikāns vai austrālis, ja viņš sāks mācīties šajā izglītības sistēmā, vai nu tomēr vecāki pieņem lēmumu atgriezties un uzsākt mācības Latvijas izglītības sistēmā, jo vēlāk atgriežas, jo ir grūtāk atgriezties. Tā kā parasti, viņi atgriež tieši pirms tās 1. klases.
Un kāpēc ir, teiksim, grūtāk atgriezties, ja bērns ir jau drusku tā kā vecāks nekā pirmā klase? Pirmkārt, jau Kāpēc? bērnam jau ir draugi, viņš jau ir tā kā iegājis šajā ārzemju izglītības sistēmā. Šeit tomēr nedaudz atšķirās šī izglītība. Un, jā, un arī valodas ziņā, ja, piemēram, viens no vecākiem nav latvietis, tātad mājās tiek runāts varbūt arī vāciski vai angliski, un šī latviešu valoda vairs netiek lietot ikdienā, un ja vēl vecāki neapmeklē latviešu diasporas skoliņu, tad, iespējams, jā, varbūt bērns kaut cik saprot valodu, bet viņš neraksta, nerunā pareizi, ne viņam ir tas vārdu krājums, un atgriežoties, tad viņam būs tiešām, daudz grūtāk. Jā, jāielic jau ejošā vilcienā. Jā, tieši tā. Jā, un kāda tad izskatās, piemēram, kāds izskatās tas pirmais periods, kad ģimene atgriežas? Jā? Kas ir tie tādi lielākie izaicinājumi? Tu padalījies no savas pieredzes, jā, kas bija tev, kad atgriezies, bet kas tad ir tāds pirmais periods tā ģimenei, kas tikko ir atbraukusi uz Latviju? Kāds tas izskatās? Es varbūt sākšu pirms jau atgriežās Latvijā, tātad ir tā kā. Es ieteiktu vismaz gadu gatavoties noteikti, ne mazāk kā pusgadu. Vienkārši ir pirms pārcelšanās noteikti ir jāpadomā par dzīves vietu, tātad vai dzīvos Rīgā vai kaut kur reģionos, vai jau ir īpašums, vai vēl vēlas iegādāties īpašumu, vai tiks īrēts īpašums. Tad noteikti par darba iespējām jāpaskatās tajā vietā, kur ir tagad ir šis te mājoklis. Noteikti jāsakārto dokumenti, visa veida dokumenti, tātad pases, ID kartes, jāpiesaka bērni vai nu bērndārzā vai skolā, jo jāsazinās ar konkrēto bērndārzu, ar skolu, jo iespējams ir arī garas rindas, un tad ir arī jāatzīst šī izglītība. Latvijā ir akadēmiskais izglītības centrs, kur tiek pielīdzināta ārzemēs iegūtā izglītība. Tas ir gan pieaugušam, gan bērnam. Tātad visi šie dokumenti jāiesniedz ir. Tad, protams, jāinformē pirms došanās prom visas iestādes, kurās ir reģistrēts cilvēks, tātad, piemēram, par pensiju, ja tur ir nostrādāti šie te gadi, tad arī šo pensiju var pārcelt uz Latviju, vai arī cilvēks ir bijis bezdarbnieks, aizejot uz mītnes zemi, iesniedzot dokumentus un pastāstot, ka pārceļas uz Latviju, arī bezdarbnieku pabalsts tiek pārcelts uz Latviju. Tā kā ir šie dokumenti, ko vajadzētu noteikti sakārtot pirms atgriešanās. Man radās vēl viens jautājums saistībā ar šo. Ko tas tā kā dod, ja tu esi iepriekš, tu atradis vai vismaz apzinājis to darba vietu, vai esi sameklējis dzīvokli, vai zini, kur bērni ies skolā? Ko tas dod, ka tu iepriekš esi sagatavojies? Ar ko tas būs, teiksim, savādāks? Drošību. Tas ir noteikti tevi drošība. Tu jau zini, kur tu dzīvosi apmēram, vai tajā reģionā ir darbs, vai tu, piemēram, ja tu esi tomēr paliec strādāt, teiksim, Vācijā, bet ja tev ir iespēja strādāt attālināti, tas jau arī reiz tev tā kā drošības, tāds spilvens ir, ka tev vairs nebūs lieki satraukumi, ka tā jau tu būsi tā kā sagatavojusies, izdarījis to mājas darbu, jo atgriežoties šeit, varbūt, tā jau būs varbūt emocionāli grūti vai nezinu, būs tik daudz visa kā jauna, kad, ir vienmēr labāk, ja tomēr sagatavojas, un vēl ko es domāju, kad arī tādu finansiālo spilvenu drošību vajadzētu, kad nedaudz iekrājumiem noteikti jābūt ir, jo, iespējams, sākumā neatradīs darbu, būs mēnesis, 2, 3, jāpadzīvo bez darba, teiksim, tā kā, jā. Jā, es tev pilnībā piekrītu, ka tas, ja mēs varam kaut ko sakārtot pirms, ja mēs aizbraucam, būs vieglāk tad kaut kādā ziņā atspērties, vai ne?
Protams, jau visu nevar paredzēt, bet tā, lai pēc tam atbraucot, nav tā, ka pēkšņi saka, nē, mēs jūs nevaram iedot tur uzturēšanās atļauju. Teiksim, ārpus Eiropas Savienībās valstīs ir tādi gadījumi, kad atbrauc pāris, vīrs ir, piemēram, no Amerikas vai no Kanādas, un tad pietrūks pēkšņi kāds dokuments, un viņš šeit nevar, teiksim, pagarināt, dabūt uzturēšanās atļauju, jo viņam, piemēram, nav tur policijas izziņa, ka viņš nav sodīts, un to nevar sakārtot caur, teiksim, attālināt, tur jābūt viss jāatkārto klātienē, un tad viņš dabūtu cilvēks atkal braukt atpakaļ. Tikai tāda iemesla dēļ, lai nebūtu nekāda tāda lieki pārpratumi vai tāds, negaidīgas situācijas. Un tad, teiksim, caur reemigrācijas koordinātoru, piemēram, ir iespējams to visu tā kā sakārtot. Arī tā kā priekš tās otras puses, kas nav latvietis, piemēram. Mēs sniedzam visu veidu informāciju. Mēs nevaram sakārtot dokumentus cilvēku vietā, bet mēs aizsūtām strukturētu tādu informāciju. Ja cilvēkam ir kādi jautājumi, viņš tur iet tajās linkos mājaslapā, iepazīstās. Ja viņiem vēl kādi papildus jautājumi, tad mēs atkal meklējam tālāk un aizsūtam šo informāciju. Un tas ir, man liekas, ļoti, vismaz, Jo, manuprāt, tā nezināšana par to es esmu arī saskārusies paziņu lokā, kad ir ir viens latvietis un ir ārzemnieks, un ja ir nepieciešams vīzas vai jākārto kaut kādi vēl tie dokumenti, ka vienkārši nav to zināšanu, un tu nezini, kur, un tu ej no viena kabineta uz otru kabinetu, un neviens it kā par to neatbild, un pārsūt, tad rekur ir reemigrācijas koordinātors. Mēs esam visi vienā, kurš zinās, šīs lietas. Paldies. Ritīgi vērtīgi. Un tad tagad par to, kā tad izskatās tas pirmais periods, atgriežoties atpakaļ. Ja ir teiksim, tas pamatiņš sakārtots, tā drošība, kas varbūt finansiālā mājoklis, tad, kas tad, vai tad vispār var kaut kas vēl noiet greizi? Nē, tātad pirmie soļi, kad atgriežas Latvijā, noteikti jāsāk ar dzīvesvietas deklarēšanu. Jo ja nav piedeklarēta dzīvesvieta, tad principā neko vairs tālāk nevar izdarīt. Tātad, ja ir piedeklarēta dzīvesvieta, tad var tālāk reģistrēties pie ģimenes ārsta. Tad, piemēram, var atvērt bankā kontu. Kad ir atvērts bankā konts, tad var arī izveidot e-parakstu un piekļuvi latvija.lv, jo daudzi pakalpojumi tiešām strādā tikai reģistrējoties vai tur ar bankas kontu vai ar e-parakstu. Tas ir noteikti jāsakārto. Un tad arī, teiksim, jādodās uz valsts nodarbinātības aģentūru, ja piesakās bezdarbniekiem vai vienkārši paziņo par šiem te dokumentiem, tie, kas dokumenti paņemt līdzi, tos pēc nepieciešamības tātad iesniedz vai nu tad VSSA, valsts, aizmirsās, VSSA, valsts sociālais apdrošināšanas aģentūra, vai nu arī valsts nodarbinātības aģentūrā. Un tad šie te dokumenti, tad ir, ja visi kārtībā, tad arī šeit turpinās vai nu tas bezdarbnieku pabalsts, vai arī uzreiz šī te pensija tiek pārnesta. Attiecīgi, protams, pensiju nesaņem, bet vienkārši šie dokumenti visi tiek sakārtot, un, ka pienāk pensijas vecums, tad nav šie te gadi neiet zudumā. Tā kā atgriežoties noteikti jāiet uz šīm te divām iestādēm. Un arī, protams, ir jāpainteresējas, ja ģimenes atgriežās par šiem te ģimeņu atbalstiem, jo ir dažādi veidi atbalsta ģimenēm. Tātad par atkarībā cik bērni ir, vai 1, vai 2, vai 3 bērni, tur attiecīgi arī pienākās atbalsts. Ja ir daudz bērnu ģimene, teiksim, 3 un vairāk bērniņu ģimene, tad var pieteikties arī uz goda karti. Tas dod atkal atvieglojumus, teiksim, mājokļa iegādē un nodokļu visu šajā te jomā, piemēram, tur 50 vai 70% atlaida zemes nodoklī, man liekas, ja tev ir īpašums, un arī
CSDD, tātad reģistrējot mašīnu, teiksim, tad arī ir atvieglojumi. Tā kā ir daudz un dažādi atvieglojumi. Tad no galvas visu nenosaukšu, bet jā, ir vesels Es domāju, saraksts. ka katrai situācijai arī, ja Jā, piemēram, noteikti. tiešām kāds plāno atgriezties, Tieši tā. vienkārši jūs tad tiešām katrai Tieši tā, situācijai arī tur var iedodat šo ieiet sarakstu. garu un Jā. plaši stāstīt. Tā kā ļoti jāskat, cik bērni, tātad kurā vietā, vai tā ir Rīga vai Pierīga vai reģions, kura pašvaldība, katrā pašvaldībā ir atkal atšķirīgi atbalsti. Piemēram, es zinu, ka ir Tukumā un Rīgā ir šādi te atgriešanās pabalsti cilvēkam, kas atgriežās dzīvot Latvijā. Piemēram, es zinu arī, ka Cēsīs un Limbažos ir dažādi grantu konkursi, uzsākot uzņēmēju darbību, var pieteikties un gūt, teiksim, saņemt atbalstu savam biznesam. Nu, tā kā ir ļoti daudz Tik plaši, tiešām, jā. Tā kā, jā, nevajag Es baidīties, klausos ir jāprasa, vienkārši jājautā. Tiešām, jā. Nu, jā, un tad tavā pieredzē, piemēram, vai ir kaut kas tāds, kas regulāri, teiksim, cilvēkus pārsteidz, kad viņi atgriežas un viņi atbrauc, un tad sāks tas pirmais periods, un tad viņiem ir tāds, bet mēs domājām, jā, varbūt ir kaut kas, kas viņus pārsteidz, jā, tādas tipiskākās lietas. Jā. Nu tā, viens no, kas man uzreiz pirmais ienāk prātā, ka cilvēki nav tik smaidīgi un atvērti, vismaz reģionos tāds pārsteigums nedaudz, jo vienmēr, pēc pieredzes varu teikt, jā, jo, piemēram, Amerika, Austrālija, tur cilvēki ļoti smaidīgi, arī Itālija un Spānija, un tomēr Latvija ir Latvija, un ir sevišķi jau lauku reģionos, tomēr viens otru pazīst, un varbūt sākumā nav tik, viegli, teiksim, tā kā, jā, tu jūties nedaudz svešs, tev ir tas pasaules skatiens, un tu jūties nedaudz nesaprasts varbūt, un tev tā nedaudz cita domāšana un tā pasaules uztvere, un tagad tu esi viens. Un, tā kā, jā, bet, protams, ja tev ir ģimene un draugi, tad tas ir pavisam savādāk atkal. Bet, protams, tā daba, man liekas, tas ir tā dabas kā neskartā daba, 4 gada laiki. Tad ir, protams, nav pārapdzīvotība. Šeit ir daudz vietu. Tu vari, dzīvojot Cēsīs, tu esi 5 minūtēs, tu jau esi mežā, tu esi pie ezera vai pie upes. Tev ir, bērni vieni paši staigā uz skolu jau no 6 gadu vecuma, vieni paši pa ielām staigā. Te ir tāda drošība, tāds uzticēšanās. Tas ir tāds diezgan, tāds svarīgs faktors tieši ģimenē, tā drošība un bērnu nokļūšana uz skolu. Jāmin arī vēl pulciņi, ārpus klases aktivitātes. Tās ir principā gandrīz bez maksas. Bērns var apmeklēt 5-6 pulciņus, cik viņš vēlas. Katrs pulciņš maksā 10 eiro plus mīnus. Un var apvienot ļoti daudz un dažādas pulciņas. Es atgriežoties, man katrs bērns 6 pulciņas apmeklēja. un vienkārši, jā, tas tāds ļoti, un mēs dzīvojam arī blakus interešu centram, ir arī sporta skola, un bērni izmēģināja principā, visa veida ārpus klases pulciņas. Skola beidzās, tur, teiksim, agrā pēcpusdienā, un pēc tam visu pēcpusdienu, kamēr, piemēram, vecāki strādā līdz 5, bērns var apmeklēt šos te pulciņus. Ir gan skolā piedāvāti dažādi pulciņi, gan arī pagarinātās dienās skolā, kad bērni ir izmācāmas un skolotāju pavadībā, pavada laiku, vai arī ir šie te pulciņi, var apmeklēt arī, protams, mūzikas skolu, sporta skolu, interešu centru, un ir ļoti, ļoti daudz šie te papildus tādas iespējas, un tiešām pat tādām simboliskām naudām. Tā kā, manuprāt, bērniem šeit ir tiešām, pa bērniem ir padomāts. Jā, es laikam kā vecāks tagad šo te visu klausoties arī gandrīz vai zosādi, jā, tā ka liekas, bet jā, es pilnībā varu piekrist, jo man tās ilgas ir pēc tādas drošības, pēc tām 5 minūtēm, ko es varu aiziet uz mežu, jo dzīvojot, teiksim, pilsētā, es gaidu tās brīvdienas, ka es varēšu aizbraukt līdz mežam, un bieži vien tas ir reāli pusstundas brauciens, tā, lai tiešām es tiktu līdz mežam, un tanī brīdī, ja tas tāpat nav tāds
tāds mežs kā Latvijā, kur ir tā sūna, kur ir skuju takas, bet tas mežs būs, nu, es dzīvoju Vācijā, jā, un šeit tur noteikti būs izbuģēta taciņa pat mežā, jā, nu, labi, tik traki varbūt nav, bet, nu, tāda neskartība, tā daba un, jā, tā drošība, tas, kas varbūt ir Latvijā, jā, ir grūti piedzīvot ārzemēs, man personīgi. Un domājot par to, jā, kad tu minēji, ka tā ir tāda drošība, vēl, piemēram, kad mēs braucam ciemos uz Latviju, man parasti liekas, ka tā drošības sajūta parādās tāpēc, ka visi runā latviski, ka tas ir kaut kas, ko es pazīstu, un ka tāpēc es jūtos droši. Arī, nu, tā kā, kad tas ir kaut kāds tāds, nezinu, tāds iekšēji drošība, kas pēkšņi atrodoties Latvijā parādās. Tā ka liekas, ka viss ir iespējams. Nu, jā, varbūt tas ir arī tas valodas jautājums, jo lai vai cik labi es runātu kādā svešvalodā, es nekad nebūšu tā Melānija, runājot angliski vai vāciski, kas es esmu, kad es runāju latviski. Un tas arī, jā, es domāju, ka es varu piekrist pie tās motivācijas, kāpēc ģimene atgriežas vai vēlas atgriezties Latvijā ar bērniem, tāpēc, ka tu gribi, lai tas bērns kaut kādā ziņā piedzīvo to, nezinu, ir latvietis un piedzīvo to Latviju, kāda bija tavā bērnībā, piemēram, vai kā tu uzaug, un tad ir tā ir kaut kāda lielāka tāda ķīmija, nevis tikai tādi praktiski apsvērumi, jā, ka tur būs, nezinu, drošāk vai kā izglītība ir labāka, bet jā, es noteikti pievienojos to ģimeņu kopienai, kuri plāno atgriešanos vai atgriežas, jā, kas vairāk ir par to iekšējo sajūtu, kad tu esi tas latvietis. Jā, Un, piekrīt, jā. Tā ir tā mentalitāte. Tu atbraucot šeit, tu esi tā kā savējais, tu neesi ārzemnieks. Jo es, piemēram, dzīvojot Vācijā, es arī vienmēr jutos tomēr kā ārzemnieks. Lai vai cik tu labi runā valodu, vienalga tu nekad nebūsi viņējais, diemžēl. Un Austrālijā tas nebija tik izteikti, varbūt, jo viņi tur visi ir iebraucēji, un viņi tā kā ļoti tevi uzmundrina, un lai cik tu arī slikti vai labi runā to valodu, viņi vienmēr paslavēs tevi, un viņiem patīk, teiksim, jā, nu, varbūt arī blondas meitenes zilām acīm, varbūt tas ir, varbūt arī tur vairāk nostrādā, jo tur ir vairāk, teiksim, jā, nu, tumsnējāki cilvēki, bet kopumā noteikti nekur tu nebūsi, nejutīsies tā kā mājās. Es atbraucot, es godīgi teikšu, es raudāju. Es biju aiz laimes, un es nevienu brīdi neesmu nožēlājis, ka es atbraucu. Man arī ļoti daudz prasīja, nu kāpēc, kā tu no Austrālijas dzīvojot Sidnejā? Tev tak visa kā tur bija, un es dzīvoju jūras malā, un man bija darbs, un viss bija, bet jā, man bija tāds iekšējs tukšums. Sākumā man ļoti patika, bet ar katru gadu braucot prom, es arvien vairāk jūtu, kad tomēr man ir jāatgriežās, ka man ir šeit ģimene un vecāki nepaliek jaunāki, kad es esmu tik ilgi jau bijis prom no ģimenes. Man ir tajā laikā, kad es biju prom, man aprecējās visi radinieki, kāzas un bēres, un es nekur nevarēju būt klāt, principā, jo es pat tālu dzīvoju, es nevarēju tā atskriet uz to momentu. Vienmēr bija jāplāno gan budžets, gan lidojumi, un tas jau gadu iepriekš bija viss jāsaplāno pa dienām, principā. Un man pietrūka kultūra, man pietrūka, teiksim, tieši tie teātri, izstādes. Tas man tik ļoti pietrūka, kad es atbraucot uz to mēnesi uz Latviju, es katru dienu kaut kur gāju, es sevi piepildīju, un tad es izdzīvoju to gadu. Un tā kā jau tas gads gāja atkal uz Jāņa pusi nāca, man jau iekšā viss trīcēja. Man likās, man jādodas atpakaļ, man atkal sevi jāuzlādē to latviskumu, tā latviskā baterija jāuzlādē. Pilnīgi asaras acīs ir. Tas ir, es nezinu, vai nu tas bija saistīts, jā, kaut kā, tāpēc, ka es tik ļoti tālu dzīvoju, varbūt iespējams es būtu dzīvojis nedaudz tuvāk Eiropā, es būtu biežāk varējis atbraukt, bet tas attālums ļoti izteikti, kā saka, uz mani nostrādāja, un vēl kas bija man ap 40. Es nezinu, varbūt, ka cilvēki, kad tu esi jaunāks, tu esi varbūt, es tā aizbraucu, piemēram, tos pirmos 10 gadus tā ļoti neilgojos, bet tieši, kad man uz tiem 40 nāca, ka tu tā kā meklē to kaut kādu, kur nogruntēties, kur tiešām, uzbūvēt to savu māju vai bērniem to pamatu kaut kā, tev vajag tādu stabilāku pamatu zem kājām.
Man liekas, ka tas jā, arī tas tie maģiskie 40 kaut kur nostrādāja. Un es tā kā biju tāda vecā jaunā māmiņa, kas ļoti nesteidzās, kuriem bērni arī tikai sāka tur nedaudz pirms 40 dzimt, kā tas visā pasaulē. Tā ir, Latvijā tas tagad jau arī uz to iet uz to pusi, bet kādreiz jau tā nebija. Kādreiz jau 20. Jā, Visi te bija, visas bija māmiņas jā, tā kā tas jā, tā nostrādā, diemžēl, jā. Cik interesanti, kad es ļoti, ļoti rezonējos ar to, ka tas laiks Latvijā ir piesātināts, jo gribās pilnībā visus koncertus, izstādes, izrādes, draugus un visu iespējamo satvert. Tieši tā, sadzērties tā, lai pietiktu, ja, pēc tam laikam. Un nav jau tā, ka, piemēram, tajā pašā Vācijā vai Austrālijā, ka tur nebija izstādes, vai ka tur nebija izrādes, vai tur nav operas, tā jau nav. Ir tas viss pieejams, bet kaut kā tomēr vēl tieši tā kultūra, mentalitāte, kas ir Latvijā, jā, tas ir arī tā interesanti. Jā, es piekrītu. Jā. Kaut arī droši vien es nezinu, kā jūsu pusē, bet, piemēram, mēs jau arī latvieši, tie latvieši, kas dzīvojām diasporā, mēs jau arī tomēr satikāmies. Mēs arī svinējām Jāņus un Ziemassvētkus, un tāpat jau mēs satikāmies. Dažreiz ar diasporas latviešiem, tiem latviešiem, kas jau aizbrauc kara laikā, un arī jaunie ieceļotāji mēs satikāmies pēc iespējas. Bet, jā, tas tomēr ir savādāk nekā jā. Es neesmu pati bijusi vēl nevienā tādā tikšanās reizē, tikai kaut kad savā laikā, kad es vēl biju students kultūras koledžā, mēs braucām ar amatieru teātra grupu uz Berlīni vēstniecībā svinēt Jāņus. Tur bija izrāde Skrodardienas cilmečos, ko mēs tā kā uzvedām. Un toreiz, jā, tā bija mana tāda pirmā pieredze vispār, tā kā ir satikties ar latviešiem ārzemēs kaut kādā kopienā, bet pati vēl es neesmu tikusi līdz tam, man noteikti interesanti būtu. Jo man ir sanāk drusku braukāt, un tad līdz ar to nav tā, ka es varu tā pieteikties tai skoliņai, piemēram, teiksim, bērniem vai tā, bet jā, tā. Par šiem te jautājumiem par sevi es padalīšos kādā solo epizodē, tāpēc šodien gribu izmantot iespēju parunāt tevi, uzdot vienu no pēdējiem jautājumiem par to, vai tu nožēlo, vai tieši nenožēlo to, ka tu aizbrauci prom no Latvijas, ka tu aizbrauci uz Vāciju, ka tu biji Austrālijā, tie bija tomēr, tas bija ilgs laiks, vai tu to nožēlo vai nenožēlo? Nē, nekad. Es nekad neesmu to nožēlojis. Un nekad neesmu domājis, kā būtu, ja būtu, un arī nedrīkst salīdzināt. Atgriežoties arī nedrīkst salīdzināt, cik es pelnīju tur un cik es šeit, jo tā dzīves dārdzība ir dažāda, un tas vispār, tā pieredze, tā ir tavējā, un tu viņu paņem līdzi, un neviens tev viņu nevar atņemt, un tu tikai bagātinies no tā. Un es domāju, es ieteiktu jebkuram latvietim, kas varbūt nezina, ko viņam darīt pēc ģimnāzijas, vidusskolas vai augstskolas beigšanas, pamēģini, aizbrauc, paskaties, tu jau kurā brīdī vari atbraukt atpakaļ, tev jau tur nav jāpaliek, bet ja tu sevi nevari atrast, tas, manuprāt, tā ir tāda neatņemama pieredze, un es nekad to neatdotu. Nebija viegli, nevar jau sagaidīt, ka tur aizbrauc tur un tevi tagad, visi gaida tur un viss būs sakārtots. Tā ir arī tāda cīņa ar sevi, tu svešumā tev ir vieglāk sevi atrast, savu personību varbūt tā kā izkristalizējas, teiksim, tādas lietas, varbūt par ko tu vispār nezināji, tavas stiprās vājās puses, tu vairāk, tu esi viens pats, tev vairs nav ģimene aizmugurē, kas tev vienmēr ir stutējusi un atbalstījusi, un, tev ir jāmainās, un tad, kad tu, sevi realizē, teiksim, ārpus Latvijas, un gūsti kaut kādu pieredzi, tad tu atgriezies šeit, un tad tev jau ir priekšrocības, tad tu arī, piemēram, tu jau rakstot CV, tu vari ierakstīt šos ārzemju pieredzi, tev jau ir arī valodas zināšanas labākas, un iespējams tad arī darbu vieglāk Latvijā atrast, varbūt, nav jau arī obligāti jābrauc, teiksim, strādāt, var aizbraukt praksē, tā kā uz šodien ir tik daudz dažādas iespējas, apmaiņas braucieni, tur studiju ietveros, vai tā kā arī strādāt kā brīvprātīgais, vai pieskatīt
suņus un kaķus, var braukt tajā couchsurfing. Ir tik ļoti daudz iespējas. Es jau esmu, teiksim, vairāk tāda vidējā paudze, kas es aizbraucu 90. gadu vidū. Un toreiz tas nebija tik vienkārši. Uz šodien jau tomēr ir daudz iespējas jauniešiem. Un es domāju, ja tu esi aktīvs un tāds neatlaidīgs un tu gribi kaut ko sasniegt dzīvē, man liekas, tas ir, man liekas, jā, viss ir ļoti vienkārši, bet nekad nedrīkst aizmirst par mājām. Mājas ir mājas un tev vienmēr ir ģimene un radi un draugi un tomēr tu piederi šeit, Tas ir mans skatījums, jā. Lai kā iet, cik labi, protams, jā. Bet jānovērtē, no kurienes tu nāc un tā kā, jāmēģina atvest tās idejas un zināšanas atpakaļ uz Latviju, lai arī, Latvijā ir kāds pienesums. Tā kā tu vari dot kaut ko atkal atpakaļ. Jo mums jau ir, nav jau noslēpums, kad Latvijā ir, ir demografiskās problēmas, ļoti daudz cilvēku ir aizbraukuši, un tagad ir tā dilema vai, atvērt robežas imigrantiem, vai tomēr saukt tautiešus atpakaļ. Un, protams, ka jau vienmēr gribētos, lai tomēr tautieši brauc mājās un lai nav lauki tukši un lai pietiek darba roku un lai mums ir arī pensijas visiem strādājošiem un lai ir jaunatne un skolas un bērndārzos ir bērni. Tāpēc jau tas ir tāds aicinājums visiem atgriezties. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Es gribēju tev epizodes beigās vēl lūgt, lai tu kaut kādu ieteikumu vai kādu, tās ceļavārdus iedod, bet tu visu pateici, par to, ka tu aicini atpakaļ mājās. Un es tev piekrītu par to, tas jautājums, par to, vai tu kaut ko nožēlo vai nenožēlo, drusku tāds, es arī uzskatu, ka nav ko nožēlot, un arī aizbrauc, un tas, ka tu pasaki, ka tu aicini braukt jaunos prom un tai pasaulē, jo tu pateici ļoti vērtīgas lietas par to, ka tas ir veids, kā tu vari sevi atrast, kā tu pamani kaut kādas jaunas šķautnes sevī, esot projām. Tev ir pilnīgi citi izaicinājumi, tev ir jāpacīnās par savu eksistenci, jāpacīnās par savu vietu, un tad atgriežoties, tu esi izgājis cauri reāli, vai ne, kaut kādam tam posmam, kur tev bija jāpastāv pašam par sevi vai par savu ģimeni, un tu atgriezies atpakaļ, un tad varbūt tā ir tā sajūta, kas arī man rodās, ka viss ir iespējams. Šeit jau viss ir iespējams, bet tā kā es ļoti priecājos, ka tu neko nenožēlo, jo tiešām jebkura pieredze, mūs padara bagātākus, un tas laiks bija tev vajadzīgs, tur prom, tas, ko tu ieguvi, tu uz vietas stāvot neiegūtu, un es domāju arī, tā kā šo te vienmēr atgādina arī sev, ka šis ir bijis pareizs lēmums aizbraukt no Latvijas, un mūsu stāsts ir tāds, ka mēs nedēļas laikā sakrāmējām somas un aizbraucām, un arī gan interesanti, un tagad es domāju, vai tas būtu iespējams arī atgriežoties atpakaļ nedēļas laikā, vienkārši salikt visas somās un atbraukt atpakaļ, bet tas būtu daudz stresaināk, tagad pēc šīs sarunas es saprotu, ka, ir jādod laiks, ir jābūt šim te pieaugušajam cilvēkam, kas, tā kā pirms krāmē somas varbūt izdara kaut kādus mājas darbus pirms tam. Un, tā kā es esmu ļoti pateicīga tev par šo sarunu, un ļoti noderīgi man pašai, un es ceru, ka arī šo te dzirdīgas austis, un katrs var paņemt kaut kādu lietu un aizdomāties par to, ja jūs tiešām plānojat atgriezties Latvijā. Manuprāt, šeit pavērās tik daudz iespējas un tik daudz palīdzības, ko reāli, teiksim tā, Latvija var jums sniegt, caur šiem te koordinatoriem, un ja jūs gribat atgriezties Vidzemē, rakstiet Ingai e-pastu, un noteikti es domāju, ka Inga darīs visu iespējamo vienkārši, lai jūs zinātu, kas jums ir jādara, kā jūs varat sagatavoties, un iedos šīs te, nezinu, šo te sarakstu, kas jums ir jāizdara, pirms jūs atgriežaties, un tā kā, liels tev paldies, Inga, par sarunu. Par ko, es vēl tikai nobeigumā pateikšu, ka mums tagad top jauna mājaslapa reemigrācija.lv, reemigrācija ar vienu
Un tagad uz aprīļa beigām, māja sākumā it kā plānojas tā mājas lapa būt gatava. Uz doto momentu mums ir paps, Jā. kas ir palīdzi atgriezties paša sētā, tāda mājas lapa. Bet arī mūs var atrast caur plānošanas reģioniem. Piemēram, mani var atrast caur Vidzemes plānošanas reģions, reemigrācijas sadaļā, vai nu arī ir Facebookā. Arī noteikti mums ir, piemēram, Vidzeme aicina, var piesakot. Un tur mēs arī liekam visa veida informāciju, kas saistīta ar reemigrāciju. Piemēram, es rīkoju reizi mēnesī, reizi 2 mēnešos arī tādas tīklošanās pasākums atbraucējiem. Un atbraucēji no visas Vidzemes, tie, kas mani zinām, es izsūtu ēpastiņas vai WhatsApp grupu, jo mēs esam izveidojuši, un mēs satiekamies, un mēs dodamies dažādās aktivitātēs. Vai nu mēs ejam pārgājienos un cepam desiņas pēc tam uz ugunskura, vai nu mēs arī tagad ir aizsācies jauns tāds cikls ciemos pie atbraucējiem. Mēs dodamies visi pie viena konkrēta cilvēka, kas ir atgriezies, viņš mums atvēl savu teiksim, tur lauku sētu vai māju, un viņš pastāsta, ko viņš dara, un tad mēs kopā ar ģimenēm un bērniem, protams, tas viss notiek, tāds radošās darbnīcas. Mēs tikko bijām uz Tūjas pusi, Limbažu novadā, pie vienas meitenes, kas atgriezies ar partneri no dzīves Anglijā, un viņa ir tagad atvērusi tā kā pirts skolu, bet tādu, jā, viņa vietu, kur viņa tā kā tās visas meditācijas un tādu, nezinu, tāda ļoti garīgā vietiņa, un tur mēs visi pulcējāmies, gājām pirtiņām, pērām viens otru un dzērām, tāds tējas rituāls bija, un visiem ļoti patika, teiksim, tā kā mēs mēģinam atbraucējus integrēt, iekļaut, atbraucot arī. Ne jau visiem, protams, tas ir vajadzīgs, un ne visiem tas interesē, bet arī mēs kopā sanākam un gatavojam dažādas ēdienus, teiksim, ko mēs esam iemācījušies, paņēmuši līdzi, dzīvojot ārpus Latvijas, un tāds neliels pasākums, kas it kā varbūt saved kopā tos atbraucējus un kas padara to atgriešanos tādu vieglāk, kad tu jūti, ka tu neesi viens. Un varbūt tu dzīvo, teiksim, Cēsīs vai Valmierā, un tu nemaz nezini, kad šajā pilsētā ir vēl varbūt 5-10 cilvēki, kas ir atgriežies no tās pašas Vācijas, vai ja tev ir partneris vāciski vai angliski runājošs, un viņš jūtās vientuļš, tad pievienojoties mums, kāds jau arī ir, kādam jau arī partneris ir varbūt atbraucējis, un viņi šādā veidā var sapazīties arī. Un, Jā, es gribu uzteikt šo te iniciatīvu, jo es arī paskatījos un sekoju līdzi, un man likās, wow, tas ir nenormāli forši. Un, jā, es nezinu, vai tas notiek visos reģionos, piemēram, arī citu koordinātoru, vai tas ir tīri tava iniciatīva, ja, ka tu taisi šos pasākums. Un kādā intervijā es arī lasīju, vai tas bija ar tevi vai kādu citu, kas dalījās ar to, ka, tad, kad latviečs atgriežas Latvijā, ka viņš jūtās svešs starp latviešiem, bet savējais starp tiem latviešiem, kas ir bijuši ārzemēs un atgriezušies Latvijā, un ka tur ir kaut kas tāds, varbūt vārdos līdz galam nenoformulējams, bet tā sajūta, ka tie, kas ir padzīvojuši ārpusē un atgriežas atpakaļ, ka tur ir tāda arī sava tā sajūta, un ka tā kopiena arī, man liekas, ļoti, ļoti vērtīgi ir šie pasākumi un braukšana ciemos vienam pie otru kolosāli. Jā, manuprāt, tas ir tiešām ļoti izdevušies vienmēr šie pasākumi. Viņi arī diezgan kupli apmeklēti ir. Starp 20-30 cilvēkiem mēs vienmēr esam plus mīnus, un jā, kaut kā tie pasākumi arī tā atnāk pie mani. Nav tā, kad tagad jāplāno šausmīgi. Kaut kā tā ideja atnāk, vai tas cilvēks tieši kaut kā pastāsta par sevi, un mēs uzzinām par viņu, un kaut kā sarunā, un viņš aicina ciemos, un līdz ar kaut kā tā. Mēs viņam arī, protams, palīdzam, ja viņš uzsāk, teiksim, kādu tur uzņēmēju darbību, piemēram, uzsāc, un mēs viņu tā kā nedaudz pareklamējam. Viņam jau arī uzreiz ir tā kā atpazīstamība vairāk, bet
jā, tas mērķis ir tiešām, jā, apciemot viņu, apskatīt, ko viņš dara, varbūt atbalstīt viņu emocionāli un Jā. arī savest kopā tos pārējos atbraucējus un viņiem, parādīt, ka viņi nav vieni, redz, kad var izdzīvot un cilvēki ir apmierināti un ka viss nav slikti. Galvenais uzturēt sevi to pozitīvismu, neielaist iekšā to ikdienu, kaut kādu varbūt, nezinu, ja ir drūms laiks vai jāatrod ir kaut kādi hobiji sev, teiksim, tur ir daudz un dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas, var dziedāt korī, var dejot tautas dejās, iet vingrot vai jogā, ar jogu nodarboties vai riteni braukt. Tā kā ir ļoti daudz šie te klubiņi un pieaugušo brīvā laika pavadīšana. Tā kā nav no tā jābaidās, ka būs viens. Nebūs nekad viens. Vienmēr atradīs domu biedrus un darba kolēģis un jā, tas ir noteikti, tas ir jāņem arī vērā, jā, ka viens ir ar to, visu sakārtot dokumentus, mājokli, dzīvesvietu, bet tas ir tā emocionālais, tas iekšēji, kā tu jūties, vai tu jūties pieņemts un tu jau vienmēr meklē sev tos līdzīgos. Tas ir arī ļoti svarīgi. Tieši tā. Jā, un arī tajā atgriešanas procesā nesakārtot tikai visu priekš bērniem, jā, bet arī paņem kaut ko sevis. Tieši tā, jā, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tā kā tas tāda neliela piebilde. Super, jā, paldies, Inga, tev par sarunu. Iespējams, mēs tiksimies vēl kādreiz kādā sarunā, bet šodien tiešām vienkārši zelts.